Marts uzvelc kraklu. Čau visiem! Čau aprīlī! Ir pienācis jau aprīlis jau. Pēdējo nedēļu es biju kaut kur pazudis, tiešām darbos, un mājaslapa arī nebija aktīva. Tikai tāpēc, ka notika optimizēšanas procesi, kas, es ceru, ka tagad aprīļa mēnesī uzlabos to darbību. Šajā reizē es esmu sadalījis savu analīzi 3 daļās. Pirmā daļa ir vispārēja analīze, otrā daļa ir konkrēti TikTok analīze, un trešā daļa būs konkrēti Instagram analīze. Āķis šajā visā ir, ka TikTok analīze mēs publicēsim TikTokā, Instagram analīze Instagramā, bet kopīgo analīzi mēs publicēsim visos sociālos tīklos. Respektīvi, lai ir tur, kur ir, tā analīzei jābūt. Marta mēnesī 795 cilvēki apmeklēja internetu veikalu www.uzvelckraklu.com, no kuriem lielākā daļa bija ASV bāzētās botu fermas. Kāpēc botu fermas? Tāpēc, ka tiklīdz tika veiktas kaut kādas izmaiņas mājaslapā, uzreiz no konkrētas vietas Amerikā, vai tā ir Iowa, vai tas ir kāds cits konkrēts punkts, kur atrodas šīs te lielās serveru bāzes, bija milzīgs apmeklētāju sprādziens. Šis apmeklējums skaits ir tā kā sarīgot milzīgu pagalma pavasara talku, uzaicināt uz to 500 amerikāņus, kuri atbrauc, stāv pie žoga un skatās, kā tu viens pats grab savu pagalmu. Analoga situācija ir manā mājaslapā. Šie boti pārbauda lapas ātrumu, pārbauda tās kvalitāti, bet fiziski tie nav reāli cilvēki. Tie ir pārbaudītāji, kas pārbauda un analizē tālāk tavus datus. Ir patīkami, ka mūs pamana it kā pasaulē, bet kamēr mēs šiem amerikāņiem neiemācīsim grāt lapas un dzert kvasu, no tā jēga nekāda liela nebūs. Mobilā mājaslapas versija martā bija kā tas čoms, kuram tu uzraksti īziņu, hei, kur tu esi? Viņš raksta, jā, es jau esmu tūlīt pie durvīm, bet izrādās, ka viņš tikai kāpj ārā no dušas. Šausmīgi ilgi tās ir 8 sekundes, kas aizņēma marta mēnesī laiku, lai lapa ielādētos. Tāpēc bija pauze uz 7 dienām, lai optimizētu, cik tur bija, 1230 attēli, lai viņus samazinātu, kompresētu, sarakstītu visus atslēgas vārdus un tā tālāk, un cerams, ka tagad aprīļa mēnesī šī mājaslapa strādās ātrāk. Vēl kas interesanti, marta mēnesī mana mājaslapa uzvedās kā tā meitene, kas uz 2 dienu festivālu ņem 4 čemodānus, apzinoties to, ka viņa visu neuzvilks, bet viņai tāpat viņus vajag. Mans mājaslapas sākuma lapā ir tik daudz informācijas, ka tās svars ir pārāk liels, lai to ielādētu ātri. Tas ir tā kā mēģināt iet naktsklubā ar milzīgu mugursomu. It kā ieiet jau var, bet ērti un patīkam tas pārāk nebūs. Samazināsim mājaslapas sākumlapas svaru un cerams, ka tas uzlabos tempus mājaslapas ielādes ātrumu. 10 cilvēki pievienoja kaut kādus produktus checkoutam, 9 no tiem aizbēga, un 1 kaut ko nopirka. Tas ir tas neveiklais brīdis, kad tu stāv pie kases ar savu džemperi, tu gribi viņu nopirkt, tūlīt Rīna tiks pie tevis, bet tu saproti, ka tu neesi paņēmis līdz maku. Un tu atstāji džemperi un doties projām. Viens pirkums, kas tiešām atnāca un kas tika izpildīts, paldies par to, kā jau minēju, un analogi vienkārši dzīve pati raksta jokus, tas ir tā kā Jāņu naktī, 10 vīri iet meklēt papartiziedu, 9 atbēg atpakaļ, un viņi nobijās no odiem. Tikai viens drosminieks viņu atrada un, šajā gadījumā uzvilka mugurā. Neko, aicināsim jūs nākt drošāk, nebaidīties, mēģināšu būt konsekventi biežāks, lai mani tās mans ikdienas rutīnas neizsit no slēdēm arī ar videoklipu filmēšanu. Tas viss aizņem laiku, bet turpinam darboties. Vēl kas interesanti, ja no pagājušā mēneša šis conversion rates bija 1%, ja nemaldojas, tad tagad ar šo vienu pirkumu un reālo sesiju skaitu šis te rādītājs ir uzaudzis uz 5,3%, kas ir super labs rādītājs tieši apģērbu nozarē. Pie tā, protams, ir jāstrādā un viņš šobrīd ir jāstabilizē, ņemot vērā to, ka pasūtījums skaits tomēr ir neliels, lai arī viņš ir nespiest varbūt uz tiem fejkiem apmeklētājiem, bet vairāk meklēt reālus pircējus, lai šis rādītājs tomēr izceļās un izlīmeņojās, izbalansējās, un lai nav tā, ka šis rādītājs ir tikai uzpūstais burbulis marta mēnesī. Kāds ir kopsavilkums? Kopsavilkums ir tāds, ka marta mēnesī mēs esam pamanīti jau ar vairāk reāliem cilvēkiem nekā ar botiem. Tas, ka mums ir jāstrādā pie uzticamības veidošanas, paliek nemainīgi. Skaidrs, ka puika TikTokā vai Instagramā stāstot par to, cik foršas ir viņa drēbes, nevienmēr nostrādā, nevienmēr tas rada uzticību. Tāpēc arī es mēģinu jums
pauž šo uzticību un reizēm pat varbūt uzmācīgi stāst par to, ka, hei, klau, nopērciet no manis kaut ko, man ļoti vajag. Bet tas ir viens ceļš, kā es mēģinu to darīt. Otrs ceļš ir tīri tehniski uzlabot visu laiku, mēģināt analizēt datus un saprast, kādi ir bērzes punkti līdz pirkuma veikšanai. Man ir skaidrs, ka šobrīd vismaz 3 mēnešus darbojoties ir izkristalizējies tas, ka šis nav ikdienas apģērbu veikals un arī nebūs tāds. Es negribu būt džeks, kurš tirgo lupatas un drēbes katras dienas nesēšanai. Skaidrs, ka reizēm tie videoklipi varbūt mudina un var šķist, kad es cenšos pārdot jums preci, kas būtu ikdienā vēl kājām, bet ir skaidrs, ka šis ir nišas produkts un šis ir produkts, kas ir lielisks dāvanām sev. Es, piemēram, nebaidos nesēt savus dizainus un man patīk nesēt arī kaut ko, kas ir nedaudz provokatīvs. Un es pieļauju, un es zinu, ka es tādā veidā mudinu arī savu auditoriju to darīt. Un nebaidīties vienkārši. Kas var būt sliktākais, kas var notikt, ja tu uzvilksi krekliņu ar pīlīti? Paskatīsies, pasmēsies. Kopumā turpinam darboties, mēģinām nepazust no radariem, lai nav tā, kad ir kaut kāds periods klusuma. Vēl kas forši. Marta beigās izsūtīju kolektīvu vadītājiem piedāvājumu, izgāju cauri interneta biezokņiem un atradu 50 kolektīvus, kuriem ir apspēlēta bites vai kamenes tēma. Ņemot vērā to, ka man ir kamenes banduls tāds, es domāju, ka es varu uztaisīt superīgu piedāvājumu kolektīviem, ņemot vērā, ka nāk vasara, nāk kaut kādi arī amatiermākslas kolektīvu svētki, skates, konkursi. Izsūtīju 50 ēpastus ar īpašo piedāvājumu, kurā ir iekļauts krekls, džemperis, cepura, soma un pudele. Tātad 5 apģērba gabalu un arī praktisku lietu komplekts par samazinātu cenu. Izsūtīju 50 cilvēkiem, neviens neatbildēja. Paldies. Aprīļa mēnesī meklēsim arī jauns kaut kādus kolektīvu piedāvājumus, un man ir pāris idejas, kā es varu piedāvāt savu produktu arī lielākam cilvēku daudzumam. Tā kā tās sāksim arī publicēt un piedāvāt jums. Ko es jums varu novēlēt? Krāsojiet olas, rādiet savas olas saviem kaimiņiem, ripiniet olas, vēlams vairāk nekā 2 un dažādas, lai jums foršas lieldienas. Ziniet atbildīgi, jo otrdien visiem ir jābūt darbā. 7. aprīlis ir darba diena. To aizmirst nedrīkst. Kā nepārcentieties, ieiet uzvelc kreklu mājaslapā, varbūt lieldienas ir piemērotākais brīdis, lai nopirktu kaut ko jaunu un skaistu sev. Tiekamies jaunos videoklipos, droši piesako, un tiekamies arī varbūt kādā tiešraidē. Varbūt tas ir interesanti.